Viss, esi gatavs, visi spoguļi ir ok. Un aiziet. Brauksim regulējumā pa labi. Višķiņ skaties tās grāmatas. Tiem, kas plāno nokārtot vadītāju apliecību, droši naktī piesakieties Bava autoskolā. Mums ļoti bieži ir dažādas izdevīgas akcijas, un šobrīd mūsu instruktoru komanda jau ir izaugusi līdz 9 instruktoriem. 4 instruktori mums apmāca uz automātiskās pārnesuma kārbas, un drīz mēs arī piesaistīsim 10. instruktoru, kas apmācīs tātad uz manuālo. Tātad jau drīzumā būs 6, kas mācīs uz manuālās pārnesuma kārbas, un 4 uz automātiskās. Tā kā instruktoru izvēle šobrīd arī ir gana liela. Teorija mums notiek online, tātad 8 moduļus jūs varēsiet noklausīties sev vērtā laikā, un tikai 3 tātad būs jāatnāk uz autoskolu.
gaisa regulējumu. Viņš patīra logu, lai sanāktu tieši kamerē priekšā. Kurš to vajag? Uz leju var vienkārši tā. To vēl pa kreisi. Jā, es pa kreisi. Tur pieļos. Bet zīme ir papildus zīme, jā. Tas tā gan jā. 500 metru. 500 metru, jā. Vajadzētu braukt iekšā krustēm, tā kā zaļais tur tā neatkarīgi, ka tie tramvaji tur ir krustēm robežās, tāpat mēs braucam iekšā. Par cik saturs Bavā ir ļoti daudz, kādu laiku atpakaļ izveidojām jaunu updateu, bet cik es aptaujājis cilvēkus, diezgan daudz viņi par šo updateu nezina un neizmanto, tieši tāpēc arī parādīšu, kādā veidā tad viņš strādā. Tātad šobrīd esam iegājuši Bava LV, aiziesim uz profilu. Profilā pašā apakšā noskrolojot, mēs tātad redzam profilu uzstādījumi. Un pieņemsim, ja mēs mācamies, lai ir tā pati Rīga, un šeit mēs varam izvēlēties līmeni. Gatavojos eksāmenam, viduvējs vai iesācējs. Sākumā parādīšu, kas būs, ja ir iesācējs, tad uzliekam iesācēju, spiežam saglabāt uzstādījumus, un tālāk mēs jau ejam uz galveno izvēli un ejam uz satura ieteikumiem. Un šeit jūs redzēsiet saturu, ar kuru es jums iesaku sākt, jo saturs tiešām ir ļoti daudz un lielākā daļa noteikti nezina, kā tad viņu labāk pareizāk izmantot un kas būtu tas efektīvākais variants. Tieši tāpēc ir sakārtots 3 līmeņos un ērti ļoti ir tas, ka tiklīdz kā jūs pieņemsim, apskatīsiet kādu no saturiem, piemēram, apskatīsim šo. Šajā video apskatīsimies, kā pareizi apstāties un bremzēt. Pēc tam, kad būsiet noskatījušies šo video un atgriezīsieties atpakaļ, redzat jau, ka jums šis boksiņš parādās zaļā krāsā. Līdz ar to jūs zināsiet, kas ir apskatīts, kas nav apskatīts un kādā chronoloģiskā secībā būtu pareizāk jums to saturu izmantot. Protams, ka jebkurā brīdī jūs varēsiet darīt, ko jūs vēlaties, teiksim, gribēsiet tur paspēlēsiet virtuālos braucienus, vai paskatīsieties kādus citus video, bet tas vienkārši ir tāds izveidots mans ieteikums. Pieņemsim, aiziesim atpakaļ uz profilu. Piemēram, jūs jau tagad gatavojaties eksāmenam, aiziet uz tiem pašiem iestatījumiem un liekat gatavojas eksāmenam. Saglabājot. Un tālāk jau atkal dodoties uz satura ieteikumiem,
redzam, tātad esmu jau jums sagatavojis informāciju, kad es iesaku noteikti atkārtot tehniskos jautājumus, jo B kategorijas vadīšanas eksāmenā mums būs viens tehniskais jautājums noteikti, un tālāk jau dažādi raksti par viltīgām vietām, krustojumiem, kurus noteikti vajadzētu zināt, un dažādi arī vērtīgi video ar kursantu eksāmeniem.
vietas, jā, tāpēc doma jau ir kāda. Ķieģeli vienmēr vērtē kā barjeru. Tātad tev pirms zīmes jāizpauda. Sanāk tur aizmugurē vajadzēja darīt, jā? Pirms zīmes, un tagad jau griez kā sanāks, jā, bet vērtē viņu vienmēr kā barjeru pāri ceļam. Tātad manevrs tev ir jāizpauda pirms, tu nedrīkst tātad to iedomāto līniju šķērsot. Tagad laikam brauc kaut kāds neizgriezīs vairāk. Ja tu pieskati, jā, kas ar tiem šķēršļiem notiek, jo pirmais tev vajadzētu pirms tam griezties, un šitam jau šķērsli mēs šķērsam pa labo pusi. Pa kreisā nevaram. Vaksim pa labi. Gājējiem šajā brīdī sanāk priekšroka. Jā. Te ir svarīgi, lai tu zini, ka tava atbildi, ja tev būtu atbildi, ka tu viņu palaidi dēļ tolerants, tad viss ir ok, jā, bet kā tu pateiksi, ka viņam ir priekšroka, tad visticamāk jau to vērtēs kā rupju, jo priekšroka būtu tad, ja viņš šķērso brauktu, kurā tu griezies. Teiksim, kreisi. Taisnā ceļā sanāk, tu laidi dzīvojumā zonā, stāvvietās, jeb pārē. Krustējumā pa labi. Krustējumā pa kreisi. Pa labi. Tad vēl tu garām, labi sanāk tā turpējā. Tagad tā griez pa kreisi un tu nākamajā arī pa kreisi. Nākamajā. Tagad pa kreisi jau, tad taisni. Tagad ir labo pusi, ja šitas skaitās kā divvirziens, jā. Tad ir labo malu jānoturās, tad visu laiku ir labo un tad taisni.
pagaidām brauc uz priekšā. Ķieģos tev kaut kāds 150. Un mēs griezīsim iekšā depo stāvvietā. Pats pēc izvēles tad griezīsim te iekšā. Pats pēc izvēles atrod vietu un tur nopirkamies. 90 grādos. Arī parādīšu, lai skatītāji redz. Šitajā brīdī tā viss ir beidzies. Kāpēc? Tāpēc, ka paskatās, tu izvēlējies vietu, kur viņš praktiski jau stāv uz līnijas, un tas nozīmē, ka tu vispār netiec savā vietā iekšā. Šitas jau ir invalīdu parkings. Tev ir ļoti svarīga vietas izvēlē, tāpēc, ka tad, kad tu apstājies, viņš gribēja, lai tu pats pieņem to lēmumu. Nevajadzētu parkoties. Tāpēc, ka tev nepietiek, tu redzi tajā parkingā, lai kā tu griez, tu netiks iekšā, tu beigās būsi uz šitās līnijas. Un tas jau neskaitīsies, un šitā jau ir invalīdu vieta. Jā. Ko es tavā vietā pirmkārt darītu savādāk, es nekad nebrauktu veikalā pie ieejas. Tāpēc, ka tur būs vairāk mašīnu, būs grūtāk atrast vietas. Tad šitas jau ir beigas, un bez variantiem. Ja? Tagad brauc uz priekšu kaut kā, tiksim ārā no šajās, braucam pa labi. Tā kā, laba mācība arī citiem to, ka ir ļoti svarīga vietas izvēle. Un tad paskatīties, lai mašīna ir nolikta taisni, lai viņa tur nav uz līnijām, jau pa lielam par to mēģinājumu sākot, viss jau beidzās. Ja tā teiksim, tu pieņem lēmumu tur parkoties, tad viss. Arī reku greisēšu, tad kaut kur uz izēju skatās jānis priekšu.
Nu, īstenībā, kā tev iepriekšējais brauciens ir daudz Jā, es zinu, jā. Es nezinu, vai tev tumsa vai tas, kad es domāju, ka vajag uzfilmēt eksāmenu vai kas, bet baigi sakritē, jā. Pirmām kārtām, kas ir par ķieģeļiem ļoti atcerēs. Jā, ir ķieģeļs ar ģims. Jā, vērt, ne labāk, bet obligāti. Tāpēc, ka tagad viņi ir ļoti daudz. Sanāk, kad maskačkā viņi baigi mainās. Vienu brīdi, ja kaut kas jauns parādās, citā dienā kaut paņem nost. Tā kā es uz to gatavs. Šodien sāki slāpt ar otru. Iepriekš tāds problēmas tev nebija. Jā. Tālāk par gājējiem, ko atcerēs. Gājējus, tātad mēs viņiem, lai tev nejūku. Un šito mēģinu uz visiem laikiem tagad atcerēties. Ja tev ir krustojums neregulārus, tu brauc no šejienes. Šos gājējus tu nelaid. Tu dod ceļu sanāk tikai vienam šiem gājējiem. Jā, neatkarīgi no kuras puses viņi ies pāri, bet mums ir jādod ceļš tam gājējiem, kas šķērso brauktu, kurā mēs nogriežamies. Jā. Ja grieztu pa kreisi, atkal taisnā pozīcijā paliekam, ja galvenais, iedodam ceļu, tur griežamies. Jā, tā viena lieta. Tālāk ļoti uzmanīgi arī remonti sākušies. Pievērs uzmanību šitām tas zīmēm. Tātad pa kuru pusi ir jābrauc šķērslis? Pa labo, jā. Tas bija tā sanāca ar ķieģelis, uzreiz šķērslis, jā. Tur aizgājāt divas rupeles kopā. Tā, kas vēl tāds svarīgs? Pa slāpšanām tu saprati, divas slāpšanas tev sanāca, jā. Parkojoties arī, priekš skaitītājiem ļoti labs piemērs patiesībā, tāpēc, kad tad, kad tev ir šie 90 grādi, tev dod iespēju izvēlēties vietu. No vienas puses tas ir labi, tāpēc, ka tu pats vari sev izvēlēties ārtāko situāciju, vai ne? Bet nāk klāt tas, ka tu vari iekrist izvēlēties, pieņemsim individuālu vietu, tas nebija šoreiz tavs gadījums, vai vari izvēlēties vietu, kur mašīna ir nolikusi šķība, ka ir jau skaidrs, ka tu nevarēsi jau normāli iebraukt. Tad patur prātā, jo tev vēl eksāmenes CSDD būs priekšā, tev būs ļoti svarīga vietas izvēle. Ja tu tādā vietā, kā tu tur jau sāc parkoties, ja, tur viss uzreiz izskatīs. Tu pat satiksmi nobrauks ideāli, jā, viņš sev neizskatīs. Tā kā to ļoti patur prātā. Pirmais pievērs uzmanību zīmēm, tā ir viena lieta, jā. Otrs skaties, vai mašīna precīzi nolikt, vai viņa nav pa līnijām, kas nozīmē, ka tu arī noliks uz līnijām. Ja tur, piemēram, nevar redzēt viņas. Nebrauc tādā vietā. Es pirmkārt tavā vietā, tu vat iegriez stāvēt, tu sakumati, ka gribēji pa labi griezt. Es tā arī būtu darījis, tāpēc, ka tālāk no veikala ir vairāk brīvākas vietas, tev ir labāk izvēle. Tu aizbrauc pilnīgi tajā trafikā iekšā, kas ir lielākais pie paša veikala, kur ir grūtāk, kur būs daudz gājēji, daudz mašīnas, būs daudz, tu sarežģīsi savu ļoti apstākļus tajā brīdī. Būtu uzreiz pa labi iegriezt, ja tu sakumati, ka gribēji pa labi griezt. Tā kā atceries iebrauc? Jā, bet es paskatījos, tur mašīna bija daudz salīdzinoši ar to, kur tu beigās aizbrauc, tur bija maz. Tā kā to patur prātā, tā ir tāda laba mācība no šodienas. Tā, tad kas mums te vēl ir? Tad neskapēc negribēju pa labi griezt uz Jēzus baznīcas ielas, kur galā bija tas ķieģelis, jau, kur tev vienkārši vajadzēja apgriezties, jo tu beigās tā kā tik vēlu griez, ka tu iebrauc jau pretējā joslā. Jā, jo tur jau griezt tu vari vienkārši ar zīmi, ka ir strupceļš vēlāk, jā, bet tas jau tā neaizliedz griezties, tas ir normāli, tev var dzīt tādā situācijā iekš, vienkārši tu ieslēdz labo, pēc tam apgriezies un viss, jā. Bet neaizdomājies kaut kā, ka beigās tu iemačuji pretējā. Tas nebūs labi, jā. Tās. Tad tas saucamais Maskavas 3 stūris, kur pats tu sevi beigās arī ievedi, jo tu pabrauci nost no maršruta, jā. Tad sanāk, te bija iespēja pa labi, kur tev vajadzēja griezties. Šeit ir tā saliņa, šeit otra saliņa. Te ir šitā braukto, sliedas te ir kaut kā šitā. Vat apmēram šitā, jā. Tad te bija aizliegts braukt, bija salikts ķieģelis, šķērslis, jā. Nogriezās pa kreisi, tur vajadzētu sliedas arī starp citu paņemt, jo sliedas ir kreisajā pusē. Tālāk ieņēma kreiso malējo, bet šeit griežoties pa kreisi nav zīmes, kad ir vienvirziens. Tad dalam visu platumu uz pusēm. Šī mums ir pretējā zona, arī šeit sadalams pusēm šī pretējā zona. Līdz ar to mēs tad griežamies ar labo malu. Un tad jau neko neteiks, tad taisnām vienkārši šķērsot krustu. Tad to vietu paturi prātā. Tā, kas vēl te bija? Tad, jā, drošāks esi par to, ka tev bija tā situācija, ka tā tramvajs bija pretīgi brauca iekšā krustojumā, tev ieslēdzās zaļais, jā. Ja tavā brauktuvē, kurā tu nogriezies, nav sastrēguma, tev ir jābrauc iekšā. Tas ir pirmais uzdevums. Tev kā ieslēdzās zaļais, tu brauc krustojumā iekšā, sagaidi, ka viņš tur pabrauc garām, kā arī iespēja pabeidz.
Tas, un arī kaut ko bišķiet viņi sāka apjukt, tā kā mēs vispār pa kreisi griezāmies uz to ielu, kad bija ķieģās pēc 100 metriem. Beigās tā kā gribēju, kur taisi turēs, atcerēs, atosakās. Nu tā, bet tā kā jā, šodien īstenībā baigi pats sadzini sevi tādās situācijās, pats sevi tā baigi iegāzi, un arī ar to parkingu, jā, tāpēc, ka šodien mums nesanāca aizbrauks, bija domājis, brauksim uz pāri tiltam, jā, bet pats redzēt, bija nenormālai korķi, tāpēc nekas cits neatliek kā pariņķot par šo rajonu. Nu tā, bet tā kā pārdomā vispār situācijas, pārdomā par ķieģeļiem, jā, pārdomā par šķēršu apbraukšanu, tāpēc, ka tagad tas viss ir tā kā super aktuāli, tāpēc, ka visu laiku tie remonti būs vēl daudz, kamēr viņi visi noslēgsies. Tas viss, lai tev vairs tās situācijas no šaubas nerada, par gājiem pārdomā, lai neiekrīt, jā, tāpēc, ka tev nav aizliegts palaist, nu, teiksim, tolerances spējas. Nu, piemēram, redzējumu, tur grūti pārēt, tu piestāji, parādīši, es tu palaidi, jā. Bet pārsvarā viņi tev uzreiz prasīs, vai tev vai gājiem bija priekšroka. Ja tu pasaki, ka priekšroka bija man, bet es dēļ tolerances palaidu, viņš tev nekad par to nevarēs ielikt kļūt. Kā tu pateiksi priekšroku gājiem, tad uzreiz skaidrs, ka tu neesi izprast to noteikumu punktu. Tas baigi daudz ko noiet. Tā kā to paturi prātā, pa ķieģiem teicu un pa parkošanos. Bet vispār, zin kā, pēc sajūtām patrenē vēl parkingu. Viņi prasās. Pirmkārt, nu, vietas izvēlētā ir viena lieta, ko no šodienas būs saprats, bet pašu parkošanos. Tieši tas 90 grādus, jā. Vai ar instruktoru patrenē, vai ja mājās sanāk aizbrauc uz stāvēt, nu, līdz tu tiešām jūties pārliecināts, tāpēc, kad rēķini viena no parkošanām to būs noteikti. Un, nu, ja tev viņa nesanāks, tu vari nobraukt, ko tu visu ideāli. Ievērot visus ķieģeļus, visus gājējus, visu, bet nenoparkosies.